Labdien! Tātad esmu Lauris Ruško, esmu no Jelgavas universitātes, jau ar jauno fakultātes nosaukumu Mežu un vidas zinātņu fakultātes. Mācos mežzinātnes 4. kursā, un šis te ir mans topošais bakalaura darbs, kas ir tapšanas procesā tagad. Tātad, kāpēc šāda tēma? Tātad es negribēju garlaicīgu tēmu, es negribēju iet jaunaudas mērīt tur katru gadu pieaugumus un skatīties pēc tam Excelī stundām, mēģināt analizēt šos datus. Tieši tāpēc gribēju padarboties ar dronu, kaut kas ir aktuāls mūsdienu mežsaimniecībai, kāpēc arī šis seminārs tagad šeit ir. Tā ir tieši mežsaimniecības digitalizācija. Un tāpat arī tā metodika šim darbam ir ļoti vienkārša un nav sarežģītu aprēķinu vai sarežģītu instrumentu, kas man būtu jālieto. Tad runājot mazliet par to metodiku, tad pamatā es daru tā, ka es uzmēru zaru kaudzi manuāli, iegūstu ģeometriskos datus. Šeit es runāju tieši par ciešu kubikmetriem, un tad pēc tam es uzmēru to arī ar dronu, kur es, piemēram, izmantoju DJI Mavic 2 Pro, kas ir kaut kādas 5 gadus vecs drons, kurš tagad maksā kaut kāds 700–800 eiro, bet viņš pilda savu darbu labi, jo ir vajadzīga tikai fotografēšana. Nav nepieciešama nekāda dārga sensora, nekā. Un šo datu apstrādē izmantoju Pix4D aplikāciju. Zaru kaudzes lokācijas un pašu zaru kaudzes iegūst sadarbībā ar Rīgas mežiem un Latvijas valsts mežiem. Tātad runājot tieši par fotogrammetriju, tātad šeit bildē jūs varat redzēt, augšā ir tieši tās vietas, no kurienes drons ir taisījis bildes. Šis lidojums notiek automātiski. Es izmantoju arī Pix4D Capture aplikāciju, ko var bez maksas iegūt uz telefona. Un tieši tāpēc šis vecais drons arī ir labs, jo viņam šo misiju var uzlikt, jo es zinu, ka jauniem droniem dažiem ir tā, ka viņiem neļauj šīs misijas veikt. Sanāk, man drons pats paceļās, es tikai kartē ielieku, kuru vietu viņam vajag noskenēt. Viņš pats paceļās, viņš pats aizlido un safotografē šo vietu. Tad es izmantoju 90% pārsegumu, kas nozīmē, ka vienu bildi pārsēc 90% vēl ar citām blakus bildēm, lai būtu šie dati precīzāki. Lidojums tiek veikts 50 metru augstumā, tieši 50 metru augstumā. Un vidēji ir tā, ka viens piksels ir 1,67 cm. Tas ir tas, ko tā aplikācija aprēķina. Tātad tas, ko es arī vēl salīdzinu, vai šis ir laika ziņā ekonomiski, vai tas atvieglos darbu. Un tātad tieši šīs zaru kaudzes, ko es esmu mērījis, tur ir tādas 2 lielākas, viena mazākā, tad manuāli uzmērot, man tas aizņēma aptuveni 15 minūtes. Un plus vēl, lai aprēķinātu tieši šo ģeometrisko tilpumu, tad kādas 17 minūtes tās varētu būt. Bet uzmērot ar dronu, pats lidojums iet apmēram 5 minūtes, bet jāņem vērā tas, ka tas notiek automātiski. Es pats to nedaru, es tikai uzlieku šo misiju, viņš pats aizlido. Vienīgā problēma ir tā, ka, protams, mērīt es varu lietu, sniegā un visos citos laikapstākļos tik ilgi, kamēr es gribu no mājas iet ārā, taču ar dronu ir tā, ka sliktos laikapstākļos to nevar darīt. Ja ir vējš, ja ir lietus, tad tas viss ietekmē. Tāpat arī tagad sniegā īsti šī fotogrammetrija nestrādā, jo dators apjūg pēc tam apstrādājot. Un pēc tam apstrādājot šos datus aiziet 20 minūtes apmēram programmā, kur arī no šīm 20 minūtēm reāls darbs pie datora ir kādas 5 minūtes, jo aptuveni 15 minūtes dators vienkārši apstrādā šos fotoattēlus, lai izveidotu šādu punktu mākoni 3 dimensijās. Tad šeit ir ieskats, kā izskatās šis 3-dimensiālā karte. Šeit ir Rīgas mežu krājas kopšanas cirte veikta tikusi. Šeit, piemēram, nav uzģenerējušies šie pirmā stāvu koki, kas bija priedes aptuveni 30 metri, kas manā gadījumā ir labi, jo tad vismaz netraucē šīs zaru kaudzes tilpumus izmērīt. Šeit jau ir šīs zaru kaudzes jau ir atzīmētas un tilpumi jau tiek mērīti. Šeit es uzliku tādu salīdzinājumu, kā izskatās šis 3D izveidotā zaru kaudze ar
to, ko es esmu manuāli uzmērījis, respektīvi Excelī tādu vienkāršu grafiku uztaisīju pa metriem, augstumu līkni, un šeit ir salīdzinājums. Kā var redzēt, ir diezgan līdzīgi, šī forma līdzīga, taču var redzēt, ka ir arī vietas, kur ir mazliet problēmas, un par to arī vēlāk par to datu precizitāti. Rodas arī šitādi brīnumi, kad izveidojās šādi te neprecizitātes, kas arī rezultātu veido neprecīzi, taču pozitīvais ir tas, ka to var manuāli izdzēst. Ir iespējams šo datu punktu mākonī manuāli dzēst un pilnveidot, kur jau ir izlabota tā vieta. Un šeit programma jau parāda tieši šo ģeometrisko tilpumu katrai kaudzei. Un jā, ir nepieciešams tikai sareizināt ar krautnējumu koeficientu un var iegūt, piemēram, berkubus. Šajā piemērā es lidoju manuāli, tāpēc, kad tur ir daudz šķēršļu apkārt, un šī krautuve bija maza, tāpēc pamēģināju manuāli, taču mana praksa pierādījās tas, ka šīs misijas ir daudz labākas, jo tur pati programma aprēķina, cik bieži jāveido attēli, lai veidotos šis 90% pārsegums, jo pašam to izdarīt ir mazliet sarežģītāk. Tāpat arī pašam ir jātērē laiks, lai manuāli lidotu un nodrošinātu to, ka drons ir drošībā. Vēl viena problēma šajos visos ir tas, ka bieži vien šīs zaru kaudzes tiek nokrāmētas uz grāvjiem, un ir sarežģīti izmērīt tieši šos grāvja tilpumu, tas, kas tur notiek iekšā, jo, kā zināms, tad tur nokrāmējot šis koeficients būs mazliet savādāks nekā pārējai zaru kaudzei, un tas arī rada to datu neprecizitāti. Šeit var redzēt, ka es esmu mēģinājis iezīmēt to grāvi iekšā, taču tur tāpat tā programma mazliet negrib uzmērīt to grāvi tieši ģeometriju, un tas arī rada datu neprecizitāti. Šeit ir vēl viens piemērs par to, kā var izdzēst piemēram šos pirmā stāvu kokus. Šeit arī krājas kopšanas cirte ir bijusi. Un, piemēram, ja es tagad gribētu viņu iezīmēt un izmērīt ģeometriju, rastos kļūdi, jo viņš domātu, ka kaudze ir līdz tātad pirmā stāva vainagam. Un tātad otrajā bildē var redzēt, es esmu virtuāli viņu nozāģējis, tā teikt, izdzēsis, un tad šīs zaru kaudzes arī var uzmērīt. Jā, tad šeit ir vēl viens arī piemērs par to, kad tiek ģenerēti šie pirmā stāvu koki, kas sākumā traucē, taču šādi te viņus nodzēš, izlabo, un tad darbs ir vienkāršāks. Vēl viens liels pluss, ko es esmu saskatu šajā sistēmā, kā mērīt šīs zaru kaudzes, ir, ka viņas var mērīt arī šādos te krautuvēs, kuras ir izveidots līkumā. Un tā nav problēma, jo, piemēram, šo te tieši dzīvē mērot, tad ir mazliet sarežģītāk viņu uzmērīt nekā, piemēram, taisni nokrāmēts. Un runājot par datu precizitāti, kā zināms, tad koksnes uzmērīšanai ir jāiekļaujas 10% kļūdā. Es savos datos salīdzināju savu manuāli uzmērīto ģeometriju ar drona uzmērīto. Un mans vidējais aritmētiskais sanāca -5%, respektīvi drons uzmēra par 5% mazāk nekā es to manuāli izdarīju. Viss jau izklausās forši, taču datu ekstrēmi ir 31%, kas nozīmē bija krautuves, kuras atšķīrās pat par 31% tilpumā, kas nav uzskatāms par lietojamiem datiem pa lielam, lai viņas lietot kā tilpumu noteikšanai. Un runāju par secinājumiem, vismaz tas, ko es pagaidām redzu, tad fotogrametrija nav pagaidām pierādījusi to, ka tā būtu uzticama enerģētiskās koksnes uzmērīšanas metode. Taču es domāju, ka man ir nepieciešams arī ievākt vēl papildus datus, jo tas, ko es vēl gribu izdarīt, ir iegūt datus par šīm krautuvēm pēc šķeldošanas, lai es saprastu, jo varbūt kļūda arī rodās manās manuālajās uzmērīšanas datos. Un tādā veidā vēl salīdzināt šo datu precizitāti, kā drons to dara. Un
Es domāju, noteikti šajā nozares nišā ir nākotne, jo tā ir digitalizācija. Es domāju, ka tas būs nākotnē iespējams, jo tagad jau, piemēram, apaļkokiem tas jau tiek veikts, kad ar fotogrametrijas palīdzību tiek mērīti tilpumi, bet šīm zaru kaudzēm ir mazliet lielāka problēma, bet es domāju, noteikti potenciāls tajā ir. Un paldies par uzmanību. Vai ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu. Tad mikrofonā, lai arī ieraksts ir. Jā, man ir jautājums. Vai ir sanācis papētīt, kā varbūt mākslīgo intelektu var apmācīt? Jo viņš jau atpazīs dažādas šķautnes, dažādas griezumus, grāvjus, kāpumus, kritumus, zarus. Varbūt ir sanācis kaut ko tur pētīt un kā to varētu apvienot? Jā, paldies. Pētījis es neesmu, bet domājis es noteikti par to esmu. Vienīgi jautājums ir, cik ilgi atkal aizņemtu šī mākslīga intelekta apmācīšana, jo, lai viņš tiešām atpazītu to grāvi, jo kurā brīdī viņš saprastu, kur sākas zaru kaudze un kur sākas, piemēram, tas pats grāvis. Labi, tas varētu būt krāsas, bet kaut kādos gadu laikos varētu arī būt problēmas ar to tādā ziņā. Vai atkal kādas kokus, kas ir zemē nokrituši, viņš nesāks mērīt. Tā kā nedomās, ka tā ir zaru kaudze atkal. Bet tā varētu būt iespējama. Viens. Ir. Man daudz jautājumu, tāpēc es negribēju rakstīt. Baigi labā tēma, jā, apsveic, man tāda nebija ienākusi prātā, ka es mācījos. Bet pirmais bija, tu tā kā, ietrīkst uz to, tā kā mēģini pats visu izurbt cauri, kādā veidā aprēķināt. Man ir punktu mākonis un kā es viņu aprēķināšu, vai arī tu mēģini piesaistīt kādus IT studentus? Man ir tā, ka es sadarbojos ar Juri Zariņu, Rīgas mežu darbinieku, kas arī šodien runājā seminārā, tad es viņam prasu padomu, ja ir nepieciešams kaut kas. Es vienkārši tā spriežu, tīri teorētiski vajadzētu sanākt precīzāk, jo tev daudz vairāk punktu nekā tu ar to savu štābeli tur mēri. Bet te pašā laikā saka, ir ekstrēmi. Tad jautājums ir, vai potenciāli nevajadzētu būt precīzāk, un otrs, kas bija pie vainas tiem datu ekstrēmiem? Jā, tad mans minējums arī būtu tas, ka vajadzētu būt ar dronu precīzāk, taču problēmas ar fotogrametriju ir tā, ka, ja, piemēram, kaut kāds zaras izlīdas ārā, viņš viņu var nepaņemt vispār, neuzreģistrēt kā atsevišķu punktā, tad kaut kur pazūd šis tilpums, vai arī tieši otrādāk viņš var sajukt tajos zaros un izveidot papildus tādu tilpumu, kas reāli nav dzīvē. Tur varētu būt rasties šīs lielās problēmas. Un man šķiet, ka tieši uz tām mazajām krautuvēm bija vislielākie šie ekstrēmi. Jā, jautājums bija arī tāds, jo tā, ka mēs mēram ar manuāli, tad mēs tomēr to galotni neņemam vērā, jo tur vienkārši nav nekā. Šajā gadījumā viņš sanāk, viņš tā kā reizēm paņem, reizēm nepaņem, jā? Ir tā, ka, piemēram, lai izmērītu šo... Vasaras laikā, ja vēl lapas pēkšņi virsū, tad vispār bez variantiem, jā? Tā kā mēram manuāli, es arī veicu šo garumu redukciju un arī pēc tam, tad, kad aplikācijā man jāuzzīmē poligons zem sanāk šīs krautuves, lai viņš uzmērītu šo tilpumu, tur es arī varu veikt šo garumu redukciju un neņemt šīs galotnes vērā. Labi, es nemocīšu. Pēdējais jautājums. Bet sanāk jau tīri tā, ka jo lielāka kaudze, jo tu īstenībā to efektivitāti audzē, jo tur to ātri nolido un aprēķina visu reizē nekā tur ar štābeli. Tu it kā teici, tur, tad tev sanāca, ka jāmēr joprojām pašam ir, bet tev bija tādas mazas kaudzītes, bet te jau reizēm ir jau, tur puskilometru garas pārspīlējot. Jā, uz lielajām krautuvēm noteikti šī mērīšanas laiks tiek samazināts, taču, piemēram, man bija arī tāda garāka krautuve, kur bija kopējais garums ap 70 metriem. Tad problēma atkal bija tā, ka drons uztais ļoti daudz bildes, ir 200 pāri bildes, kuras pēc tam jāapstrādā datoram. Ja, piemēram, šim piemēram, ko es stāstīju, bija 20 minūtes, ko dators apstrādāja, tad tur vajadzēja stundu, lai dators apstrādātu šos datus un uztaisītu šo 3D modeli. Es atpūšos. Dators vienkārši tiek noslogots tā, ka īsti neko citu viņā nevar padarīt.
Rīgas mežos mēs arī pamēģinājām paši mērīt krautnes visādas arī ar lāzera attālumu mēru. Tur arī veidojās pulku mākonis, un vai jūs mēģināt arī likt kopā šitiem datiem, ja nav sanācis? Tas ir ar lidaru domāts, jā? Nē, nevis ar lidaru, bet ar rokas attālumu mēru. Jā, es neesmu testējis. Lāzera attāluma augstuma mērs ir. Jā. Ka jums vēl tā sadarbība turpinās, tā es ieteiktu pamēģināt, un tā metode galīgi no zemēm metam. Es arī domāju par to, ka viņa noteikti ir precīzāk nekā manuāli mērot, jo manuāli mērot nevar, teiksim, visāds ieplaks izmērīt arī, kas ir krautnes vidū, jo vienkārši viņai fiziski klāt netiek jau. Un mēs jau redzam tikai, kā saka, no savu skatu punktu, tikai to, ko mēs redzam, bet šis te jau aptur visu apkārt. Un līdz ar to var jau daudz precīzāk, manuprāt, novērtēt visu to. Jā, piekritīšu. Tieši tāpēc es gribētu iegūt šos datus, kas ir pēc šķeldošanas, lai pēc tam varētu analizēt, vai kļūda ir manuālās mērījumos, vai tomēr drona mērījumos. Ok. Paldies, Lauri.